Nu, mums pirmkārt būtu viena vieta, kur satikties, kur diskutēt, kur rādīt to, kas notiek pasaulē, rādīt to, kas notiek Latvijā, un kur attīstīties. Tā jau ir, muzejs jau nav tikai vieta, kur kaut ko parāda, bet tā jau vieta, kur notiek darbība, kur notiek diskusija, kas ir satikšanās vieta, kā es jau minēju. Tur notiek kursi, tur notiek meistarklases, viesizrādes, tur ļoti plaša darbība ir, un tā platforma trūkst šodien. Un ja to attīst, tad arī sāk attīstīties viss tas kultūras skatu. Vispār jau ļoti bēdīgi, ka nav. Jo, protams, nav jau tikai tā, ka nav viens muzejs. Nav neviena muzeja īsti, kas funkcionētu tā, kas būtu tā kā platforma, kas varētu darboties kā tikšanās vieta, kur diskutē par kultūru, par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Tas jau vispār Latvijā nav. Un valdībai vajadzētu ielikt kā prioritāti šo situāciju sakārtot vienkārši. Tas jau nav jau tā, ka tas ir milzīgs izmaksas. Protams, ka tas maksā naudu, bet vajag jau skatīties drusciņ tālākā perspektīvā. Tas jau arī atmaksājās. Šodien, ja nav kultūrā ir bāze, no kuras strādāt, tad arī kultūra nevar pienest sabiedrībai un ekonomiskai attīstībai neko. Bet ja tur ieguldi, tad tas arī atmaksājās un nāk atpakaļ. Pirmkārt ir ļoti daudz, kas nokavēts. Rīga 2014 ir garām. Pēc tam būs liels grūtības pabeigt mākslas muzeju, kas prasīs neparedzēt daudz līdzekļus, neplānot daudz līdzekļus, un tur būs daudz arī sabiedrības komentāri, tāpat kā par biblioteku. Arī biblioteku vajadzēs piestartēt. Tātad uz šiem diviem objektiem būs ārkārtīgi liels tāds uzmanības vektors un arī, protams, arī naudas ziņā, jo šiem objektiem atteikt nevarēs. Līdz ar to, es domāju, tajā kultūras jomā lieka nauda nepaliks. Manuprāt, tas pareizākais risinājums būtu pirmkārt atteikties no šīs definīcijas, ka muzejam noteikti ir jābūt Rīgā, un sākt meklēt alternatīvas un iespējas kādā no reģionu pilsētām. Un teiksim, sākt ar to, vienkārši sākt kaut kur izstādīt šo kolekciju kā tādu, lai vienkārši sabiedrība un arī turisti viņu sāk redzēt. Un tad caur to, ka viņi jau kaut kur izstādīt, veidot arvien lielāku interesi, piesaistīt fondu līdzekļus un šo projektu bīdīt uz priekšu. Bet tajā brīdī ir tikai kaut kur kolekcija stāv angārā, neviens viņu neredz. Tikai pie nosacījuma, ja šis mūsdienu mākslas muzejs būs kā efektīgs turisma objekts. Ja viņš būs tikai, teiksim, kā tāds kultūras... Es domāju, kas tur notiek? Skrien viens.